Tad tā šodien ir Helovīns. Mēs esam arī parūpējušies bišķiņi, lai izrotātu māju un gaidītu tos mazos bērneļus, pabiedētu. Bet man pēc tam jādodas darbos. Un es domāju, ka varētu būt normāli parunāt par maniem darba grafikiem pēc tam, ka braukšu. Neuzņemt tur baigos video, jo man sūciņas jāuzkrauj. Un pēc tam, kā redzēju, daudziem interesē par darba grafikiem un darba laikiem. Tad pēc tam varētu par to patarkšķēt. Pagaidām tā. Ko ruksīšus esmu uzkrāvis, un tagad dosimies ceļā, patarkšķēsim un nogursim kopā. Pulkstens tagad ir 22:47, un man 4 naktī vai no rīta ir piegādes laiks. It kā pēc laika vajadzētu būt 2,5 stundas ceļā, bet baigi labi, vēl varēs kādu stundiņu pasnaust, lai būtu mazāks nogurums. Sākam ceļu un patarkšķēsim par darba un atpūtas laikiem un par darba grafikiem. Braucam! Tātad darba un atpūtas laiki dzīvnieku pārvadājumos tie tieši tādi paši, kā jūs, kas zina, kas nezina, ir iemācījušies 95. kodā par tahogrāfu, par vadīšanas laikiem. Protams, ir visādi tur varianti, kad tu mazgā mašīnu, tev pēc idejas ir jābūt citi darbi reģistrēšanai. Tieši tāpat kā tu kravi iekšā. Vienalga, tas tev ir refs, tents vai vienalga, ar ko tu brauc, kam ir tahogrāfs. Bet redzi kā, mēs jau visi kaut kādā veidā izrēķinam to laiku, kad mēs gribam aizbraukt līdz mājām, kad mēs gribam aizbraukt līdz labākam pārkingam, kur apstāties, kur mierīgāks. Un, protams, mēs visi, visi nē, bet liela daļa mēs kraujoties atstājam tās gultiņas pašas, kas ir iet pie atpūtas laika. Pēc tam kaut kur ieliekam tos citus darbus, lai izskatās, jā. Un tā mēs kaut kā mānamies tomēr, atņemot sev laiku, nozogam jau sev, nevienam citam. Protams, mēs jau arī ievērojam tos darbu un atpūtas laikus tahogrāfam, bet mums ir ļoti regulāri, piemēram, jākraujās pie vairākiem zemniekiem vai jāmazgā mašīna pēc katras tur izkraušanās vai piegādes. Un līdz ar to tās pauzes pārsvarā jau salasās, tajos laikos arī salasās. Un ir reizes, kad es startēju, 4 no rīta, atgriežos 9 vakarā, kur visi sastrēgumi, tāpat kā ir bijis Kautuvē, kad tur kaut kas nobrūk un tu stāvi un gaidi. Un viss tā diena salasās kopā, ir reizes, kad ir bez pauzēm pilnīgi, nav viegli, bet katrā vietā kaut kas ir jāupurē, lai kaut ko iegūtu. Šoreiz konkrēti mans gadījums ir tāds, ka es vairs negribēju strādāt ilgos apļus prom, kā sauc. Visi šoferi zinās, kas ir apļi, tas ir aizbrauc uz 2 mēneši un atgriezies pēc 2 mēneši, un tad tu kaut kādas 3 nedēļas, teiksim, esi mājās vai mēnesi, kā tu esi norunājis ar darba devēju. Es negribēju būt prom 2 mēneši no ģimenes, jo zini kā, es, teiksim, godīgi, 6 gadi, manuprāt, nostrādāju apļos visu laiku braukājot. Pēdējo kaut kādu pusgadu laikam bija Skandināvija. Jā, un tad no tiem 6 gadiem savu meitu, es, teiksim, 3 gadus biju redzējis. Nav patīkams skaitlis, ja tā parēķini. Jā, tu atgriezies pēc tiem 2 mēnešiem, tu viņu redzi, un tas nav tā, ka neredzētu vienkārši 3 gadus pēc kārtas. Bet tā aizdomājoties, cipars liels. Tad jau izdomājam kaut ko mainīt. Bet kāpēc tieši dzīvnieku pārvadājumu un kāpēc es esmu Vācijā, to es uztaisīšu citu stāstu. Šoreiz par darba un atpūtas laikiem un grafikiem. Turpinam tālāk. Šī diena, piemēram, man sākās, es negribu samelot, manuprāt, 8 pamodos no rīta mājās. Sveiki! Kā piemēram, šī diena man ir sākusies 8 no rīta, kad es izlīdu no gultas, tad jau mans darba laiks neiet. Tas es no mājām daru kaut ko mājās, un šodien ir Helovīns, tā kā es biju apsolījis meitai, ka mēs iesim Helovīnos. Jā, es pa dienu nedaudz pasnaudu, bet nekas tur īsti nesanāca no tās lielās gulēšanas. Un tagad ir jau 23
13, un man 4 naktī, 4 no rīta ir piegādes termiņš, tā kā skaiti pats, kā sanāks man tās stundas. Protams, es darbu sāku 8 vakarā, pēc laikiem jau tur nekas nebūs tā, ka tur baigais kosmos, bet mans pašam savs laiks tomēr ir pagājis baigais. Nu, šoreiz tas būs gandrīz 24 stundas ar ļoti maz miegu. Bet nu neko darīt. Kādreiz vajag arī tā, jo es nedrīkstēju meitai atteikt. Es nevarēju atteikt viņai. Tie ir tik mīļi svētki. Nezinu, kāpēc un no kurienes viņai, jo man, piemēram, pašam personīgi tie Halloween nepatīk. Staigāt pa tām mājām un lasīt tās končus. Man ja vajag končus, aizēju uz veikalu un nopērku. Bet, nu, tas tā. Un zini, kā daudzi varbūt teiks, ka jā, tie apļi tur ir labāki un tu nostrādā tos 2 mēnešus, tad mēnesi tev neviens netraucē, tu esi mājās, vari veltīt visu laiku ģimenei un tā tālāk. Nu, zini kā, tu jau esi atbraucis mājās, tā ģimenei arī tieši tāpat varbūt tev tā sieva strādā. Tu viņu neredz varbūt katru dienu, labi, citiem tur tā sieva mājās ir ar maziem bērniem, ok, tad tu katru dienu esam velti to laiku. Arī tad, kad es braucu tālos gabals, es atbraucot mājās, es jau maksimāli to laiku veltīju savai meitai. Un, ja godīgi, man šķita, ka ar mazu bērnu tas ir vienkārši easy. Nu, ko tās mātes raud, taču tas nav grūti, jo atbraucot mājās, es jau biju labais tētis, kas visu nopirka, visur aizveda un tā tālāk. Es jau neredzēju tās negulētās naktis tik ļoti, es neredzēju to garastāvokļu maiņas bērnam, neko es neredzēju tās bļaušanas. Tagad man puikam ir 3 gadi, un es redzu, kā ir audzināt bērnu. Nu, tas nav tā, kā es biju iedomājies, uzbūris to ainu savā galvā. Bet arī tagad jau es aizpildējis pa tēmu citu. Bet forši tā arī patarkšķēt pa kaut ko citu. Tīri garlaicīgi bērt tos darba laikus varbūt arī nebūtu baigi forši. Un bija vēl arī jautājumi par maniem grafikiem. Grafiks ir tāds, ka es nekad nezinu visas nedēļas grafiku. Es nekad nezinu nākamās dienas grafiku, līdz nav pienācis vakars. Nu, nekad. Nu, varbūt retos gadījumos, tā kā, piemēram, ja tu pārvadā tās cūkas, mums ir vēl viens latviešu kolēģis. Jā, mēs esam 2 latviešu firmā. Un viņš pārsvarā lielākoties braukā pārvadājot cūkas. Man nevisai, tāpēc, ka ļoti bieži viņš tur ceļas pa 2 naktī, visu laiku startē. Ar lielopu tomēr ir nedaudz vēlāk. Varbūt tā diena ir garāka, jā, bet man nepatīk tās naktis izbraukt tik ļoti cauri. Tad ir arī reizes, kad, piemēram, man 10 vakarā priekšnieks piezvana. Viņš piezvana man un saka, ka tev 5 jau jābūt ir tur un tur. Tas nozīmē, super, tev 10 vakarā, 5 jābūt, tā stunda tur ceļā. Nu, pareiķiniet paši, kā tas sanāk, cik tas laiciņš pagulēt un miegam. Bet redziet, es kaut kā to visu apvienoju. Es nezinu, vai es māku labi rēķināt laiku, vai tas, ka man pietiek ar tām 6 stundām miega, lai labi izgulētos. Es nezinu. Braucu tālos gabalus, man vienmēr bija līdz hanteles, stienis, velosipēds, skrituļslides. Es atradu vienmēr laiku sevi uzturēt formā, paēst vienmēr. Bija šoferi, kur teica, nekam nepietiek laiks, neko nevar izdarīt, nekas, viss tev tikai darbs apkārt. Es biju sagatavojis jau, piemēram, salātiņus tur ēst un visu salicis tur leduskapī. Bija arī trakāks reizes, kad nesanāca, protams, ne jau vienmēr gāja tā kā pa dēli un sviestu iesmērētu, jā. Bija jau, kad arī grūti bija. Cevišķi, ja tu nezini, kur tikt pie veikaliem, vienā brīdī tur ēdienas beidzās un tu netiec un tev tik dod citus maršrutus un jau beigās. Man bija pat stāsts, ka man mašīnā bija tik tālu viss izēsts, ka man bija palikusi viena ola paciņā. Es izcepu to olu un sadalīju gandrīz 2 dienas. Man bija jāiztiek ar vienu olu. Man bija ūdens un olu. Es nekad nevarēju iedomāties, ka es varēšu ēst tik ilgi un pa maziem gabaliņiem to vienu cepto olu. Tā bija varbūt mana nolaidība, jā, ka es tur nebiju sapircis to ēdienu, bet bija tās gadījums. Tu skaties uz to ēdienu, tieši konkrēti to olu, tu apēd to vienu kumosiņu, domā par to muti pamuļļā vēl vai tā garša. Tu domā, varētu vēl vienu, bet nē, ja es apēdīšu vēl vienu, man vēl visa svētdiena jāstrāv. Ko es darīšu? Un
tu esi kaut kur nekurienes vidū, es nezinu, Francijas apakšā, augšā, vienalga, kur tas bija. Es neatceros tiešām, kur tas bija, bet tāds gadījums arī bija, jā. Un, piemēram, man līgums noslēgts uz 220 darba stundām mēnesī. Es teikšu godīgi, man 220 reti, kad sanāk, viss ir virs 220 stundām. Es teiktu pat no 220 līdz 260 mēnesī, kā kuru mēnesi. Nu, viens bija ļoti traks mēnesis, viens kolēģis bija slimības lapas, latviešu šoferis bija atvaļinājumā, un es nostrādāju tiešām mēnesi laikam norāvu, tur bija kosmos vienkārši, nu tā, ka nenormāli. Es teicu, nesaukšu stundas, negribu teikt to tā atklāt, bet varu pateikt, ka vājprātā bija, bet es arī tad biju pilnīgi beigts, un tad gan nevarēju ne pasportot, neko. Protams, nav viegli tad, kad tev miegs ir baigi raustīts, teiksim, vienā dienā tu sāc 2 naktī, nākamajā dienā tu sāc pa dienu un atbrauc nakti mājās, un nav konkrēts tur grafiks, pēc kura tu vadies. Tādā ziņā, teiksim, uz tentu braukt ir vieglāk. Es pats nobraucu uz tentu visu sākumu, jo tu aizbrauc līdz galam, teiksim, līdz izkraušanās vietai, Vācijai sevišķi. Tur 5 vajag izkrauties, tu esi 5:15, nokavē sastrēgums vai ko. Super, tev izkraus rītā. Protams, ja tu gribi līdz kuģim tikti vai līdz kaut kam nākamajam, tas ir slikti. Bet, ja ņem no tāda viedokļa, tev ir līdz nākamā rīta 8 laiks, lai veltītu to sev. Sakop kabīni, pats sakopies, aizēj pasporto, izbrauc riteni, jo tas, man liekas, ir atkarīgs, kā tu māki pats savu laiku plānot. Vēl zaļais, varam doties tālāk. Un šodien arī es domāju, ka es šo darba dienu šitā pa kadraņiem pļāpājot, izdzīvošu ar tevi, nogursim kopā un redzēsim, kā būs, jo skaiti, ka es sāku 8 vakarā, 4 no rīta man ir izkraušanās, 4 naktī man ir izkraušanās, un jāizmazgā vēl, un tad jādodas mājās, bet es viennozīmīgi dodoties mājās, es iešu gulēt kaut kur pa ceļam, un tad arī pamostoties parādīšu, kā tas ir atvērt tikko acis un pastīties kamerā un pateikt to brīdi. Tātad šeit būs tūlīt vieta, kur parasti var paspoguļoties, bet tur izstās ir aizsvīduši logi. Tur bija vieta, kur var paspoguļoties, ja patīk sevi pastīties gaismiņas, kā tu izsties pa nakti. Tad es izbraucu uz bāņa, uz autobāņu izbraucu un šokās, cik daudz fūras iet. Es pat nezinu, šodien sarkanais datums vai drīkst vai nedrīkst. Lai gan, jau ir pēc 10, ja arī bija liegums braukti, tad viņš bija līdz 10. Jo es par to arī, piemēram, nepiedomāju vispār. Ir sarkanais, drīkst braukt, nedrīkst braukt, jo mēs drīkstam braukt 24/7, un mums vispār nav tāda lieta kā kaut kāda aizlieguma. Mēs maucam. Arī tad, kad bija Covid laiks, mums darbs bija vēl vairāk nekā tad, kad normālā laikā bija, jā. Jau gribētos kafiju iedzert, jo jūtu, kad ir nogurums jau 12 naktīs gandrīz skaiti. Nožāvājos. Šitais ir lipīgi. Cerams, ka tu tur ekrāna otrā pusē tagad arī nenožāvājies dēļ manis. Bet man vēl kā 20 minūtītes līdz pārkingam, tad iebraukšu, paņemšu vienu kafiju garšīgu un turpināšu ceļu. Katru dienu ieiešu siltā dušā, es ielīdīšu pie sievas, ierašanāšos blakus un tad gulēšu gultā, savā gultā. Es nesaku, ka kabīnē slikti, nē, ir jau forši ērtas tās kabīnes. Un starp citu, ja gribam padiskutēt par mašīnu ērtumu, tad, piedodiet visi, kuri saka, ka Actros Merces ir baigais mēsls un neiet. Man nevajadzēja, lai viņš tur baigais raķete vai ko. Es varēju uzbraukt lēnāk kalnā, es varēju paripināt vairāk, man vienalga bija. Viņš tāpat gāja tie 90 uz taisna, mēs vienādi braucām. Bet kabīnē, es taču kabīnē varēju uzdancot. Man nebija tas stūra dīvāns, kas ir, kur nav blakus sēdētāja krēsls pie durvīm, bet man bija paceļams uz augšu, un tur apakšā arī visa palika tukša. Ļoti daudz vietas, ļoti ērts. Dzīvošanas ziņā tieši.
Vai kā man te viens nāk garām. Man jau iet 90, jā, nu, bet te viens tā droši nāk ar jaudu garām. Skatās. Te diez kā jums šķiet, kas tas ir, holandietis? Vai būs kaut kāds spānis noteikti? Nu, kas tu mums esi? Jā, tieši tā, holandieši, tie pa nakti visi skrien. Bet netipiski plika mašīna priekš holandiešu. Parasti viņi visi ir nokrauti, noķūnēti, nokrauti gaismiņās. Ja godīgi, tad es nemaz nezinu, kad es esmu šitā te braucis ārā kaut kādos, nezinu, 8 vakarā no firmas un cauri visai naktī braucis. Nē, šitā baigi sen nav bijis. Tagad kaut kā sakrita tas sarkanais datums un teica, ka man īstenībā neteica, ka tev vajag. Man palūdza, vai es varu. Es teicu, ka jā, es varu, bet ne ātrāk kā 9 vakarā krauties, jo es biju meitai apsolījis iet tajos Helovīnos un iedelēt tās končus gar mājām. Vēl viens smuki aizgāja tikko pa 3. josu. No nakts tukšs bānis, tad var arī vieglai ieskrieties, pasties kā viens pa 3. aizgāja. Nu, labs ātrums, skaities brauc 90, tur divīts jau bija. Nu, lūk, tūlītām arī iebrauksim parkingiņā, paņemsim kafiju un notīrīšu te to apli logā. Man vispār ļoti, es esmu pedantisks uz spoguļu un logu tīrīšanu, tādēļ, ka man ļoti patīk laba pārredzamība. Nu tā, ka es nevaru ciest, ja kaut ko nevaru redzēt. Tad, kad lietus līst un nav spoguļu apsilts vai kaut kas tāds, nu, tas gan man sit bišķi pa nervu. Nu, ko dodamies iekšā, paņemsim vienu kafiju, vai man te nav pa ceļam ar jums 20 reizes jāžāvājas, vai varam bišķi to sarunu raitāk uzturēt arī. Tātad, jā, mēs ņemsim lielo L, ņemam lielo L ar pienu, kas mums te ir 4,90 pa dārgo. Neko garšīgi tāpatām. Reku manas tiesības, starp citu, Fjurašai. Tā kafija es esmu paņēmis, vienu garšīgu kafiju, bet es nenoturējos un paņēmu arī vienu dārgo desiņu. Ja kilogramā desiņas maksā 5 kaut ko tur veikalā, tad šitā viena maksā 5. Nu, būs baigi garšīgā. Skaitīja. Ja tu vienu nopērci kilogramu cenā, tad noteikti iet iekšā, nu, garšo kā viss kilograms. Labi, maucam tālāk, patarkšķēsim vēl pa ceļam. Nu, ko tad turpinam? Padzersimies garšīgo kafiju. Nu ļoti garda. Ļoti nelaipns vīrietis bija. Bet, nu, ne, man viņi iet pāraudzināt. Es savu dabūju, ko man vajadzēja, mani kafija. Vai es tagad ietu iespringt par to, kāds viņš tur bija pie tās kases. Ko nokožam vienu gabaliņu šitās dārgās garšīgās desas. Dodam čībā. Vai kā man patīk šitie laikapstākļi. Skaidrs debesis, mēnesis. Baigi forši. Ja runājam par darba grafikiem, tad strādāju no pirmdienas līdz piekdienai. Un no pirmdienas līdz piekdienai arī savācās tās daudzās stundiņas. Zini kā, es tiešām no vienas puses uzskatu, ka ir daudz, no otras puses nē. Tāpēc, ka tāpat kopējais darba laiks tev varbūt tās 13 vai 15 stundas, kas ir atkarīgs kādu tu pauzi taisi, jā. Un tāpēc tās 5 nostrādājot, labi, tur braukšanas laika tev varbūt 10 vai 9 stundas, jā. Nu, šeit bišķi savādāk, tu atnāc uz darbu. Es, teiksim, brīdī, kad es ieradies darbā, es iečekojos, viss man sākās laika atskaita.
pa tām stundiņām arī es saņemu. Un tad ir tā, ka kamēr es tur kraujos pie rampas vai pa vietu vēl mašīnu sagatavoju, man tahogrāfa darba laiks neiet. Jā, man iet tas tikai tīri tas, cik es saņemu algā. Ja par braukšanas laikiem runā, tad, braukšanas laiks sākās tad, kad es ielieku čipu iekšā. Man īstenībā ļoti patīk šī YouTube, nezinu, kā var to nosaukt, karjeras sākums vai kaut kā tā, jo es sevi kaut kādā veidā arī pilnveidoju, tas pats savu hobiju, to filmēšanu un piedomāju pie tā materiāla. Un kāpēc es, piemēram, uzskatu, kāpēc es nelikšu tikai darbu, bet to pašu velo piedzīvojumus taisīšu kā īsu filmu un kaut kādus tur citu veidu ceļojumus, jo kaut kad jau apnīk tas viens un tas pats tas darbs vai ko, un veidojot dažādu saturu. Tas ir mans skatījums arī auditorija, teiksim, dažādi. Viens tur būs, kas skatīsies tās fūras, viens, kam interesēs tas velo braukšana. Un tieši tā, tu paskaties, viņš tas ielicis ir to video pa fūrēm, šitais man neinteresē, pagaidīšu, kad viņš būs kādā ceļojumā, tas varētu būt interesanti. Vai es māku runāt? Es nezinu, to tev spriest, vai tev ir interesanti klausīties, kā es runāju. Tāpēc, ka man ļoti laba pieredze bija, es sāku ar TikToku. Es sāku TikTokā un es mācījos runāt laivos. Es atceros vēl joprojām manu pirmo TikToku laivu. Livestream palaidu pirmo un svīdu. Es nezināju, ko teikt, man likās, ko es te muļķis esmu, kameras priekšā tagad runāšu. Tagad ir savādāk, tagad es runāju tiešām tikai ar kameru, un tad sagraizu to materiālu un nododu tev YouTube'ā tālāk skatīšanai. Tur jau ir kaut kas cits, tur tu esi tā kā 1 pret 1 vai, ar tiem cilvēkiem tu esi tiešajā. Un tad arī tas man deva tādu kā baigo motivāciju tomēr pamēģināt to YouTube, jo man ļoti daudz prasīja, vai man ir YouTube vai arī YouTube'am saturu veidoju. Un tad man bija tāds, bet es to kādreiz gribēju. Varbūt tas ir īstais laiks, lai es to sāktu. Un redzēt, kā šobrīd tu skaties mani YouTube'ā. Esi sveicināts. Vienu gan es zinu, ka es viennozīmīgi nestrādātu šo darbu, ja mana priekšnieku nebūtu tik labas attiecības un ja es jūtos šeit kā ģimenē. Es nejūtos kā darba ņēmējs. Protams, es savu daru, bet attieksme rada attieksme. Un es godu vārds, es jūtos tā kā būtu pieņemta ģimenē un ļoti tikai labāko varu teikt. Protams, ja salīdzina ar parasto, pirms tam, ko es darīju, kaut vai to pašu tentu vai reps vai vienalga kas, tad šis darbs ir divreiz grūtāks. Divreiz točna. Protams, es nomazgājos, es pārvelku drēbes, ja netīrības ziņā domājam, tad, es nestaigāju apkārt smirdīgs. Taču arī pirms tam tas ir mans zīmogs, un cik ilgi man veselība dos šo darbu darīt un visu pārējo, es sevi kopšu un es nenolaidīšos līdz tam līmenim, ka netīrās treniņbiksēs ar kraikasīti redzamu soļošu kaut kur pēc cigaretēm. Labi, ne cigaretēm, vienkārši kaut vai uz iekraušanās, izkraušanās vietām. Tieši tā. Ko pulkstens ir 2 naktī, man 4 it kā ir izkraušanās laiks, bet es aiziešu, pamēģināšu notēlot muļķi, pateikšu, ka es esmu ieradies un es gribētu izkrauties. Redzēs, vai sajies vai nē. Tā varētu izkrauties un pēc tam iet pagulēt, lai nav tagad jāguļ un pēc tam kaut kāds izsis no ritma būtu. Ejam, pamēģināšu. Klausies, tas nostrādāja. Braucam iekšā, ir 2 naktī, man 4 vajadzēja izkrauties tikai. Super. Nebūs tik gara diena, kā es biju domājis, bet ziniet, kas ir foršākais? Foršākais tad, kad tev cilvēks pretī sēž, smaidīgs, runīgs, tiešām riktīgi forši. Pozitīvi parunāt, pasaka, kad johaidīgi, kas tas pa vārdu, viņš saka, piedod, bet es gribu paprasīt, no kurienes tu esi, neesmu dzirdējis vārdu Andris. Saka, no Latvijas. Jā, šitā vāciski runā, un tad sāk runāties.
tā kaut kā tas pozitīvais vilnis riktīgi forši. Labi, braucam strādāt, tad iekšā, nu ko tu tur vairs gulēsi? Aiziet. Pulkstens 3:30. Man 4 vajadzēja tikai krauties ārā. Es esmu izkrāvies un izmazgājies. Tagad vēl tāds nedaudz žirgts esmu pēc mazgāšanas. Es domāju, ka pabraukšu kaut kādu gabalu un metīšos gulēt. Nu, ir jāpaguļ, jo savādāk jau. It kā varētu 2,5 stundās aiziet līdz mājām, bet nu, nē, es domāju, ka es pa ceļam sākušu klanīties un nebūs ok. Tāpēc dodos tālāk tagad. Tā man līdz mājām palika 100 kilometri, bet man jau sākās kosmosā jau peldēja. Tā kā es eju tagad pagulēt. Tiksimies, kad būšu vēl vairāk nopampis, pēc nezinu cik ilgi gulēšu. Pagaidām tā. Tad nu es tev saku, paldies, ja esi noskatījies. Tagad šodien ir filmēšanas brīdī mana sestdiena. Šodien augšu pielādēšu video, kuru tu jau būsi iespējams noskatījies vakar, ja tu skaties to tagad. Ja tu skaties šito tagad. Bet tiekamies jau kādā nākamajā. Aiziet, turpinam mūsu YouTube sērijas.